Padomju varas iestādes savulaik ļoti baidījās, ka Helmuts Balderis varētu aizbēgt uz Ameriku. Tieši šo bažu dēļ viņam savā laikā tika liekta iespēja spēlēt vairākās valstīs. Tā leģendārais uzbrucējs nonāca uzlecošās saules zemē Japānā, kur hokejs tajā laikā atradās tālai sumo, beisbola un futbola populāro sporta veidu ēnās. Veselus 4 gadus Balderis mācīja vietējiem hokeja abeci. Japāņi uzsūca katru viņa padomu kā sūklis. Centīga tauta, mācoties ar deksmi un darba tikumu. Galu galā ikdienas treniņos viņiem acu priekšā bija pasaules mēroga hokeja superzvaigzne. Spēlēs Balderis izpausties nevarēja, jo vietējās kultūras dēļ ārzemniekiem nebija ļauts atrasties uz ledus. Viņš aizvadīja treniņus ar komandu, bet maču laikā spēli vēroja tribīnēs vai nostāk no spēlētāju soliņa. Tolaik Japānā nebija pieņemts, ka ārzemniekam vajadzētu atklāti vadīt komandu vai dot norādījumus mača laikā. Būdams Japānā, Helmuts centās sevi uzturēt formā un uzturēja sakarus ar ASV dzīvojošo ārstu Visvaldi Nagobadu. Viņš bija cilvēks, kurš lielajā hokejā bija iekšā ne tikai ar abām rokām, bet arī ar abām kājām, ausīm, acīm un sirdi. Dzimis Rīgā tālajā 1921. gadā, Visvaldis hokeju apguva jau 10 gadu vecumā, tomēr savulaik padomju okupācijas draudu dēļ viņa ģimenē nācās doties bēgļu gaitās uz Vāciju. Tur topošais dakteris ieguva medicīnisko izglītību un 50. gadu sākumā kopā ar sievu Veltu pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš turpināja studijas Minesotas Universitātes veselības centrā, un tieši šajā pilsētā aizsākās viņa atkal apvienošanās ar lielo hokeju. Starp citu, tur viņš iepazīsies arī ar slaveno treneri Herbu Brūksu. Ar pašu Helmutu Balderi dakteris Nagobats iepazinās 77. gada pasaules čempionātā Vīnē. Lai gan viņiem izdevās pietiekami daudz aprunāties, komunikācija nebija vienkārša. Balderim uz muguras nepārtraukti sēdēja padomju drošībnieki, kuri pēc tam skaloja smadzenes, taču latviešu uzbrucējiem tas bija mazsvarīgi. Sarunās mediķis interesējās par hokeista sportiskajām ambīcijām, jautājot, vai viņam kaut sapņu līmenī nav vēlēšanās izmēģināt spēkus Nacionālajā hokeja līgā. Helmuts atbildēja apstiprinoši, uzsvarot, ka tas ir katra spēlētāja sapnis. Tomēr tolaik vienīgais reālais un vienlaikus arī nereālākais veids bija bēgšana. Bailes par ģimenes un vecāku likteni šo iecerīgu reizi ātri apslāpēja. Rīgā Balderim bija viss - labs dzīvoklis, automašīna un pirmā puiša status pilsētā, kas tajos laikos bija milzīgs komforts. Tāpat pastāvēja bažas par to, ka Ziemeļamerikā starp daudziem izcilniekiem viņš varētu pazaudēt savu unikālo spožumu un saplūst kopā vienā masā ar pārējiem. Taču ik viens, kurš kaut ko nedaudz izprot par sportu, apzinās, ka tā laika PSRS izlases spēlētāji NHL būtu vismaz zvaigznes, bet tāda kalibra hokeisti kā Helmuts Balderis ar savu meistarību bez šaubām kļūtu par līgas superzvaigzni. Visvaldis Nagobats ārsts nostrādāja 5 ASV olimpiskajās izlasēs, ieskaitot slaveno 80. gada brīnumu uz ledus Leikplesidā. Toreiz amerikāņu studenti sensacionāli pieveica padomju izlasi, kuras sastāvā spēlēja arī mūsu stāsta galvenais varonis. Pats dakteris vēlāk atcerējās: "Maņa ir tā latvieša sirds." Gribējās, lai Helmuts Balderis, kurš spēlēja pie krieviem, toreiz iegūst to zelta medaļu, bet sirds arī pukstēja amerikāņu pusē. Pēc Nagobada domām Balderis toreiz pieļāva vienu nelielu kļūdu. Uzreiz pēc sāpīgā zaudējuma amerikāņiem viņš nedavās taisnā ceļā uz ģērbtuvi, bet gan piegāja pie ASV trenera Herba Brūksa un paša Nagobada, lai personīgi apsveiktu dakteri. Jau no attāluma varēja manīt, ka PSRS izlases turgalvīgais treneris Viktors Cihanovs ar niknu aci novēro šo epizodi. Visvaldis Helmutam toreiz pačukstējis, kāpēc viņam vispār tā bija jārīkojas, uz ko Balderis tikai noteicis, lai taču viņš iet galīgi dirst. Apmēram 10 gadus vēlāk abi atkal atgriezās pie šīs sarunas, taču šoreiz jau ar daudz konkrētāku un nopietnāku nākotnes vīziju. Balderis pauda gatavību mēģināt. Viņš gribēja doties uz Ziemeļameriku un beidzot izmēģināt spēku
ārpus NHL. Tiesa, vispirms tur vēl bija jānokļūst, ņemot vērā tā laika politisko situāciju, un pēc tam, protams, atrast savu vietu komandas sastāvā. Interesanti, ka tajā brīdī Helmuts jau bija apstiprināts par Rīgas Dinamo galveno treneri, taču leģendārajam uzbrucējam sirdī vēl bija nepiepildīta dzirkstele. Viņš gribēja kāpt uz ledus kā spēlētājs, un šo to vēl pierādīt gan sev, gan laukumā. Kad viņš par šo ieceri paziņoja mājās, sieva atklāti pateica, ka Helmuts ir nenormāls. Plāns bija sekojošs. Visvaldis Nagobats devās aprunāties ar Minnesotas North Stars vadību, to starp ģenerālmenedžeri Lou Naney, kuram vēlāk izrādījās izšķiroša loma Latvijas zvaigznes piesaistē. Naney pats savulaik bija aizvadījis ilgu karjeru NHL, visu savu spēlētāju laiku ziedojot tieši North Stars organizācijai. Spēlējot ASV valsts vienībā, viņš pats laukumā bija spēlējis pret Balderi, tāpēc lieliski zināja latviešu spējas un kāda kalibra spēlētājs ir Helmuts. Lou no sirds ticēja, ka Balderis spēs uzmirdzēt pasaules spēcīgākajā līgā par spīti cienījamam sportista vecumam un ilgajai pauzē no augstākā līmeņa hokeja. Laika bija maz, lai Balderi uzliktu uz NHL drafta. Minnesotas kluba vadībai vajadzēja ar savām acīm pārliecināties, kādā fiziskajā un tehniskajā formā atrodas veterāns. Naney kopā ar Nagobadu abi ieradās Rīgā, lai Rīgas sporta pilī pavērotu Balderi darbībā. Vērojot latvieša kustības uz ledus, Lou Naney palika apmierināts. Viņš atzīmēja Helmuta fenomenālo nūjas tehniku un eksplozīvo manevrēt spēju, mainot strauji kustības virzienu. Sportā labi zināms, kā ar tik augsta līmeņa intelektu un ķermeņa kustību pretinieku aizsardzības zonā var paveikt lielas lietas. Lou Naney pirmo reizi klātienē latviešu uzbrucēju bija pamanījis vēl tālajā 76. gadā pasaules čempionātā Katovicē. Naney, ieraugot Balderi uz ledus, atzinis, ka būtu vienkārši lieliski, ja viņa komandā spēlētu tāda līmeņa hokejists. Tiesa, tajos laikos Ziemeļamerikas puse, ko līdzīgu teica par daudziem padomju hokeja meistariem, apliecinot savu piederību NHL treniņu nometnē Ziemeļamerikā. 89. gada vasarā NHL drafts iegāja hokeja vēsturē ar diviem unikāliem notikumiem. Vispirms ar pirmo numuru Kvebekas Nordīgs izvēlējās zviedru uzbrucēju Matsu Sundinu, kurš kļuva par pašu pirmo eiropieti, kas nāca pasaulē kā drafta pirmais numurs, bet tajā pašā ceremonijā notika vēl viena leģendāra izvēle. Tika uzstādīts rekords, kas nav pārspēts vēl šodien. 12. kārtā ar kopējo 238. numuru Minnesotas North Stars izvēlējās Helmutu Balderi. Drafta dienā latvietim bija 36 gadi un 321 diena, un savu 37. dzimšanas dienu viņš nosvinēja nepilnu pusotru mēnesi vēlāk. Balderim joprojām pieder visā NHL vēsturē vecākā draftētā spēlētāja rekords. Ļoti iespējams šis ieraksts paliks nepārspēts mūžīgi, ja vien nākotnē neparādīsies vēl kāds tikpat traks un apņēmības pilns veterāns. Kad Helmuts ieradās Ziemeļamerikā, vietējie sākumā skatījās šķībi, nesaprotot, kas tas par vīru, kurš tikko atvests no hokeja muzeja, taču šaubas izgaisa tajā pašā sekundē, kad Balderis uzkāpa uz ledus. Redzot viņa ātrumu, roku darbību un ripas pārvaldīšanu, puiši uzreiz apklusa un pret latvieti radās cieņa. Pats Helmuts Balderis par šo posmu vēlāk atcerējās. Cilvēki par mani teica, kāds dīvains veterāns ir
ieradies, bet viņi mani joprojām cienīja, jo es iekļuvu komandā no 50 pretendentiem. Savu debiju Nacionālajā hokeja līgā Helmuts Balderis piedzīvoja uzvarētā mačā pret tolaik ļoti spēcīgo Ņujorkas Islanders vienību, kuras rindās spēlēja tādas figūras kā Brians Troķē un Pets Lafontains. Šajā pirmajā mačā Balderis atzīmējās ar vienu metienu pa vārtiem un neitrālu liederības koeficientu. Pēc tam sekoja 8 spēļu pauze, līdz latviešu uzbrucēju sastāvā atgriezās oktobra beigās. Mačā pret Buffalo Sabres viņš nopelnīja savu pirmo rezultativitātes punktu, atdodot rezultatīvu piespēli. Nākamajā cīņā pret Breta Hāla pārstāvēto St. Louis Blues Helmutam pie punktiem tik neizdevās un izlaidis spēli pret Philadelphia Flyers. Viņš atkal bija ierindā novembra sākumā, 2 spēlēs 2 dienās pret Čikāgas Blackhawks. Pirmajā no šiem mačiem Balderis iemeta savus pirmos un vēsturiskos vārtus NHL. Nav slikti priekš trakā veterāna pēc 4 gadu pauzes. Pirmajos 4 mačos iekrājot 2 punktus. Pie nākamā punkta latvietis tika 9. novembrī pret Detroitas Red Wings, atdodot rezultatīvu piespēli skaitliskajā vairākumā, bet jau caur vienu spēli Balderis sarīkoja īstu šovu pret Toronto Maple Leafs, iemetot 2 ripas vairākumā, izdarot 3 metienus pa vārtiem. 18. novembra mačā pret St. Louisu Balderis 3. periodā asistēja Larryam Murphyam. Pēc šā mača līdz nākamajam punktam bija jāgaida tieši 2 mēneši, kad 18. janvāra spēlē pret Quebecas Nordiques mūsdienu Colorado Avalanche Helmuts pielika roku 2. vārtos. Tobrīd viņš ar partneriem izvirzīja North Stars vadībā ar 2-1, bet visā mačā Minnesota triumfēja ar 7-4. Balderim pabeidzot spēli ar liederības koeficientu +2. Savu pirmspēdējo punktu NHL viņš nopelnīja ar piespēli pret Vancouveras Canucks, bet pašu pēdējo rezultativitātes punktu savā kontā ierakstīja 27. februārī pret Winnipegas Jets, palīdzot komandai izcīnīt graujošu uzvaru ar 8-3. Savu pēdējo spēli pasaules spēcīgākajā līgā Rīgas Expressis aizvadīja zaudējumā ar 3-4 pret Vašingtonas Capitals. Man bija līgums, nospēlēja 29 spēles un tad ieradās Bobijs Klārks. Viņi mani vairs neiekļāva sastāvā. Atvaino vecīt, viņi teica, dodies uz farm klubu, bet tas nebija domāts man. Es paliku kādu laiku, lai bērni varētu iemācīties valodu, un tad devos mājās. Savā īsajā, bet tomēr NHL karjerā Helmuts Balderis pa pretinieku vārtiem izpildīja 30 metienus, sasniedzot 10% realizācijas efektivitāti. Interesanti, ka regulārās sezonas 35+ vecuma top 10 labāko rezultativitātes topā Balderis ieņem augsto 7. pozīciju. Tas ir vērā ņemams rādītājs, ņemot vērā, ka viņš aizvadīja ievērojami mazāk maču nekā konkurenti, kuri sarakstā atrodas augstāk. Uzreiz aiz latvieša šajā sarakstā ar 5 punktiem ierindojas Haralds Šnepsts, kurš savu attiecīgo sezonu aizvadīja 2 klubu Vancouveras Canucks un St. Louis Blues rindās. Dakteris Nagobats vēlāk atzina, ka Helmuts sev atvēlētajā laikā un apstākļos nospēlēja tīri normāli, un vietējā publika viņu patiesi cienīja. Taču pašam Balderim Ziemeļamerikā nepatika tas, cik ļoti tika ierobežota improvizācija uz ledus. Viņš visu mūžu bija pieradis spēlēt brīvu, radošu un tehnisku hokeju. NHL no viņa prasīja stingru taktisko disciplīnu un spēli pēc iepriekš sazīmēta plāna. Meistarības ziņā Balderis bija gatavs dominēt NHL jau tālajā 76. gadā, pēc pasaules čempionāta Polijā, ja vien būtu cita politiskā sistēma. 37 gadu vecumā viņš fiziski vairs nebija savos labākajos brieduma gados. Helmuts nedavās uz Ameriku pēc naudas vai slavas. Viņš devās turp, lai sajustu pasaules spēcīgākās līgas auru un pabarot savu izslāpušo hokeja dvēseli. Pats Helmuts savu hokeja filozofiju raksturojas pavisam īsi. Mans princips ir gūt daudz vārtu un atdot daudz rezultatīvu piespēļu. Pretējā gadījumā tā nav spēle. Balderis vēlāk uzsvēra, ka gadījumā, ja viņam būtu dota brīvība laukumā, improvizēt tāpat kā savos labākajos gados, gūto vārtu un rezultatīvo piespēļu būtu bijis krietni vairāk, un tās pat neskatoties uz
uz iepriekšējo pauzi un ik pa laikam gūtajiem savainojumiem, kas traucēja noturēt optimālo sportisko formu. Tāpat būtisks faktors bija valodas barjera. Viena lieta ir spēja tieši un nepastarpināti komunicēt ar galveno treneru un komandas biedriem. Nepieciešamības gadījumā sarunas plūsmā un spēles dinamikā uz soliņa pielietot arī hokeja slengu. Pavisam kas cits ir tad, ja ikdienas saziņā un taktisko momentu saņemšanā nepārtraukti jāpaļaujas uz tulku starpniecību. Balderis šo situāciju raksturoja pavisam atklāti. Problēmas sākās, kad viņi sāka man norādīt, kur stāvēt un kur skriet. Viņi centās man iespiest kāda cita veidnē. Tas neder, bet tev maksā un tev tas ir jāpacieš. Ja es būtu spēlējis brīvāk, tas būtu bijis noderīgāk, un es domāju, ka es būtu guvis vairāk nekā 3 vārtus. Tās no Savienības mūsu zvaigznēm, kas pierādīja, ka kanādiešiem nav jāvada, ir tās, kas NHL ir sasniegušas. Beigās arī visvairāk. Arī dakterim Visvaldim Nagobadam šis bija zīmīgs posms, jo no 1984. līdz pat 92. gadam viņš bija Minnesotas North Stars ārsts par savu ļoti nozīmīgo ieguldījumu hokeja attīstībā un popularizēšanā pasaulē. Nagobads 2003. gadā saņēma prestižo Startautiskās hokeja federācijas balvu. Savukārt Helmuts Balderis jau 98. gadā iegāja vēsturē kā pats pirmais Latvijas hokejists, kurš tika uzņemts IHF slavas zālē.